Tuvojoties pavasarim un izstādē Skola 2017. vien aktuālāks kļūst jautājums par nākotnes studiju iespējām. Savukārt, lai pilnveidot izglītības iespējas un to liederīgumu, darba devēja sadarbībā ar dažādām mācību iestādēm izstrādā darba vidē balstītas izglītības programmas. Tādēļ šā gada 24. janvārī Profesionālās izglītības kompetences centrā Rīgas Valsts tehnikums praktisko mācību centrā norisinājās starptautiskais seminārs, kas veltīts darba vidē balstītu mācību aktualitātēm. Rīgas Valsts tehnikumam ir liels gods uzņemt viesus no Eiropas Savienības un mūsu kaimiņu valstīm šajā seminārā, lai dalītos pieredzē par darba vidē balstītas izglītības ieviešanu un tālāku attīstīšanu. Konferences laikā Rīgas Valsts tehnikums vairāk kārt tika atzinīgi novērtēts kā labs piemērs darba vidē balstītas izglītības nodrošināšanā. Rīgas Valsts tehnikuma praktisko mācību centrs ir aprīkots ar jaunākās paaudzes tehnoloģisko nodrošinājumu un sadarbībā ar darba devējiem katru gadu tiek pilnveidotas mācību programmas, kas atbilst pasaules līmeņa uzņēmumu prasībām. Rīgas Valsts tehnikums ir viena no lielākajām mūsu profesionālas izglītības iestādēm, viena no lielākajiem profesionālas izglītības kompetences centriem un ir godam nopelnījis šo nosaukumu un arī godam aizstāv šo nosaukumu. Ne tikai audzēkņu skaita ziņā, ne tikai skolotāju kvalitatīvā darba ziņā, bet arī sadarbībā ar darba devējiem, kas ir viens no lielākajiem spēkiem profesionālās izglītības iestādē. Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas profesionālās izglītības iestādē. Tātad tie ir konkrēti moduļi, kurus apgūst, un tad tu zini, ka tu esi apgūst, kāda tehnika ir nepieciešama, kādi materiāli, kādas apkopas, tu zini arī teoriju un praksi. Mums interesē gala rezultāts. Rīgas Valsts tehnikums ir viena no pirmajām mācību iestādēm, kur uzsāk šīs programmas īstenošanu, un šo gadu laikā tā ir piesaistījusi daudzus interesentus. Vislielākais panākums darba vide balstītai izglītībai ir tas, ja sāka 50 audzēkņi apgūt šādu veidu mācības, tad pašlaik jau ir pie 500. Tā kā tas ir liels panākums, un būtībā tas, domāju, kad jauns sākums bija gan uzņēmējiem, gan arī mums kā skolai. Rīgas Valsts tehnikumā ir iespējams iegūt profesiju 10 dažādās nodaļās, kā arī tehnikumam ir 4 reģionālās struktūra vienības – Krāslavā, Balvos, Limbažos un Laidzē. Darba vidē balstīta izglītība Rīgas Valsts tehnikuma ikdienā ienāk arvien pārliecinošāk, un sadarbībā ar SIA Nemo ir izveidota speciāla mācību programma Krāslavas filiālē. Mēs šajā uzņēmumā esam izveidojuši veselu klasi, kur mācās jaunās tērpu stila speciālistes, un praktiski jau ar nākamo mācību gadu jau viņas radīs sev darba vietu šajā šūšanas uzņēmumā. Liels paldies Rīgas Valsts tehnikumam, ka viņi atvēra filiāli tieši mūsu uzņēmumam, kur var redzēt šo sasaisti starp izglītību un uzņēmumu vajadzībām. Tas ir visprecīzākais trāpījums ar vislielāko atdevi. Rīgas Valsts tehnikums cieši sadarbojas ar nozaru uzņēmumiem, veidojot speciālas apmācības, ekskursijas un prakses atkarībā no specialitātes, kas sākas jau ar 1. kursu. Uz profesionālo apmācību, protams, ir jāiet uzreiz, tāpēc, ka uzreiz tiek mācīts tas, kas būs vajadzīgs. Katrā uzņēmumā ir sava specifika. Līdz ar to nav zaudēts laiks mācoties vai nu teorētiskas zināšanas, vai arī tādas praktiskas iemaņas, kas nekad nebūs vajadzīgas. Rīgas Valsts tehnikums ir senākā profesionālās izglītības iestāde Latvijā. Ar katru gadu profesionālās izglītības loma Latvijā pieaug, un pašlaik Rīgas Valsts tehnikumā mācās vairāk nekā 2500 audzēkņu, kuriem pēc tehnikuma absolvēšana pavērs plašas izaugsmes un karjeras iespējas šeit pat Latvijā. Ir vērts jauniešiem izvēlēties profesionālo izglītību, jo viņi iegūst profesiju, iegūst arī vēl vidējo izglītību, un mācoties profesionālās izglītības iestādē, viņi uzreiz var iegūt arī iespēju iet praksē un pēc tam palikt arī tajā uzņēmumā kā darbinieks. Izvēlēs studijas Profesionālās izglītības kompetences centrā Rīgas Valsts tehnikums un apgūstiet darba vidē nepieciešamu profesiju uz vienām no modernākajām tehnoloģijām.